Visvairāk patika darbs ar cilvēkiem, protams, grāmatas, un man ļoti patīk runāt ar bērniem, uzklausīt viņus. Tas ir bijis mans aicinājums jau no skolas gadiem. Grāmatas un bērni. Vienmēr gribējās, lai arī citiem, kas nāk uz bibliotēku, ir interesanti, lai ne tikai man, bet arī tiem apmeklētājiem. Un vienmēr ir bijis svarīgi piemeklēt katram konkrētam lasītājam to īpašo grāmatu, kas viņu uzrunāja. Šobrīd baudu dabu, dzīvoju savā ritmā, ar savu ģimeni. Vienkārši izbaudu to, kad ir daudz brīva laika, un es varu darīt to, ko tajā brīdī sirds kāro. Ir daudz darīts, ir daudz dažādas novitātes, kuras ir pēc tam pārņēmušas arī citas bibliotēkas Latvijā, bet man vislielāko gandarījumu sagādā tas, ka pēc daudziem gadiem, ejot Rīgā pa ielu, es dzirdu, ka no jauniešu pulciņa saka: labdien, bibliotekārīt, kā jums klājas? Un kad no ārzemēm atbrauc jaunieši, viņi nāk apciemot, kad bērni atcerās biblioteku ar labu vārdu. Un kā vietu, kur viņus uzklausa, kur viņi var justies kā mājās. Laikam vislielākais gandarījums ir par šo te mūsu ideju, kas vēl aizsākās Poruka ielā, vecajā ēkā, čaklākais lasītājs. Mēs bijām pirmie, kas Latvijā šo iesāka. Pēc daudziem gadiem bija tāds gadījums, ka man zvanīja no vienas bibliotēkas un saka: mums ir vakance un mums ir iesniegts pieteikums. Un pieteikumā šī meitene ir rakstījusi, ka viņa ir bijusi gada lasītājs Madonas novada bibliotekā, un viņa šo te ir ierakstījusi savā CV. Tātad uzskatīja, ka tas ir svarīgi. Man bija ļoti liels prieks, ka šī meitene bija atzinusi šo te nomināciju, tā viņai bija svarīga. Un, protams, ka viņa tika pieņemta darbā un ļoti veiksmīgi tagad strādā. Bibliotēka ir vieta, manuprāt, kas ir jāsaglabā noteikti jebkurā pagastā, jo tā ir pēdējā saliņa cilvēkiem, kur viņiem justies gaidītam, kur viņu uzklausīs, sapratīs viņa vēlmes, kur viņš var nesteigties. Paldies pirmkārt maniem vecākiem, pateicoties kuriem es grāmatas lasīju kopš sevi atceros. Ar Lukturīti zem Segas skolas laikā jau. Grāmatas, no kuru saturu diezgan nesapratu vēl. Un, protams, liels paldies Madonas pilsētas bērnu bibliotekas vadītāja Emmai Akmentiņai, kura mani pieņēma darbā kā bibliotekāru, kura man iemācīja visas pamatprasmes bibliotekā nepieciešamās. Un, protams, kolektīvam, ar kuru kopā ir nostrādāt gandrīz 47 gadi.